Mēs beidzot esam Grieķijā pēc 2 dienu braukšanas, un šī ir mūsu māja, šī ir mūsu istaba. Šeit ir vēl viena istaba. Šeit ir vannas istaba. Šeit ir vēl viena guļamistaba. Un mēs ejam lejā. Un šeit mums ir lielā viesistaba ar virtuvi. Un šeit vēl viena istaba. Ui! Un reku Janks un Netas istaba. Varam 35 grādi, un mēs pa ceļam piestājām rītīgi skaistā lokācijā pa pusdienot. Kā saka, līgo pusdienas. Bija ļoti skaisti un bija ļoti garšīgi un ļoti liels porcijas. Un jā, diezgan nice. Un tagad jā, mēs gaidām visus pārējos, lai mēs varētu iet eksplorot Grieķiju. Un, protams, mēs šeit atbraucām rallija dēļ. Tā kā tuvākajās dienās būs arī rallijs. Hashtag labdien! 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 Ārsti nabaga kaķi. Ui! Es nezinu. Sandrola? Vai viss labi? Kāpēc tev es zinu? Jā. The next day. Tagad mēs brauksim peldēt uz jūru. Pa labi rītīgi. Rītīgi pa labi. Braucam uz kaut kādu pludmali, kur būs smiltis. Wow! Tās? Pludmale, jā, un brauciens ar čerītis. Mēs strādājām visu laiku, ne īstenībā es viena strādāju. Visi jāsmērē, visi. Saku, man kāds samaksās par šo arī kādreiz. Jā, uz kājām man uz pēdām arī. Uz pēdas apakšām. Pēdas apakšām, galvenais, lai man pēdas apakšas Kā tu jūties? Jūtos ļoti labi, ir ļoti silti. Labdien! Sveiki! Kā mēs jūtamies? Fantastiski! Kādas tev domas par šo dienu? Saule, karsti. Ok. Īsti vīrieši nekad neapdeg. Apdeg gan, bet tas tā. Pastāst par mani, tu gribi tās tā kā atbalsts. Nu, pasaka. Ew. Nē, neko. Nu jūs... Ew, bļo, čīsti, jā. Jā. Tā kā bļauj. Stela! Labdien! Mēs tikko bijām amfiteātrī, un tagad mēs brauksim uz antīkajā amfiteātrī, kas ļoti labi saglabājies. Un tagad mēs braucam uz kādu kanālu un pēc tam uz Atēnām, kur mēs redzēsim lielo slaveno Akropolis. Mums tagad mazliet jānosit laiks, vai ne, Markus? Yes. Netikām uz kanālu, jo bija laikam konstrukcijas, vai kas tur bija, karoči remonti, whatever. Un tagad mums ir jāgaida kādu pusotru stundu, līdz mēs tiksim vispār Akropolā. Tev redzēs, vai tur, kā tur būs. Nu, liek būs skaisti. Rindu uz Akropolu. Man ārā ir pizdēts karsts vienkārši. Bet labi, vismaz saulē nestāvam. Bet ir karsti.
Tā jau tur ir kā smuks līkums. Labrīt! Esam šodien Grieķijā. Mums ir viedoklis jau par Grieķiju. Un tā, jā. Un tad mēs tagad sēžam, gaidām ralli. Redzēs, kā būs. Ir forši. Un nav karsts pagaidām. Tur ir. Viņš, kā postiņš, Jā? tur ir. Skatīsimies rallī, ka neko neredzēsim. Tas jau normāli. Mums pārbeidīgi, tas ir viss. Tiesneši visu sapišam mēr. Tā vismaz putekļi neuzsāks. Parasti šobrīd mēs esam rallija trasē. Mašīnas būs ļoti tuvu, cerams, ja mums neaizdīs atkal projām. Bet ir otrā rallija diena. Tev redzēs, kā šodienies vakar bija forši ar mākonīšanu. Bet šodien visu dienu būs šeit starp redām. Pēdējā diena Grieķijā. Bet es nopirku fucking klēti. Kā jūt fantastiski, bet man mamma tikko nopirka klēti. Tā kā 5 dienas iepriekš. Jā, kaut kā, bet tas būs. Diemžēl jābrauc atpakaļ uz darbu. Es gatavs darbu? Tev intervē Markus Vīdiem. Intervijas takos. Man ļoti patīk siltums, es ļoti apmierināts. Arī nosaļot. Paldies! Man nav ģimnezēja, es gribēju paņemt šo albu. Es zinu, ka viņi ir ļoti ēdami. Apēdīši man pretojās un bija 4 tāds. Šī tik čārs atpakaļ un viņš te tikus tā un šī 3. Bet es visu izvilku. Vispār bišķi ir ieveklīgs, ne? Bet ļoti ir garšīgs, es zinu. Tā ir. Tām ir pēdējā diena, rītdien, diemžēl, ir darbs. Un bija ļoti forši, ļoti karsti. Ceļojums bija 10 no 10. Šobrīd mēs dzeram kafiju, ļoti garšīgu. Jā, ļoti garšīgi. Šī visnormālākā kafija vispār, kas ir bijis līdz šim. Ir ļoti karsts, mēs esam ļoti nosāļojušies. Un vai man patīk rallijs? Bija pārāk smilšaini. Bet tā būtu bijis ok. Nu, tas būtu tā, samērīgi. Dzīvē nepērk čerī. Čau! Wow! Mazliet smit pēc olām, bet mēs esam atbraukuši uz vulkānu. Karsti, nepaņēmām ūdeni. Varbūt jau šis ir ritas krāters tā.
tomēr nevarēju piebraukt pie šī kuģīša. Tad vismaz redzam no tālu un ir diezgan smuki. Tieši tā. Iespaidīgi, vai ne? Ir beautiful. Beautiful. Tagad mēs brauksim uz The Shopping Mall. Es nepačēšu. Nice.